Un tāpēc vēlos pievērsties dzemdību pieredzes jautājumiem. Un pirms dodu vārdu Elizabetei Ārgalei, vēlos arī minēt to, ka Slimību profilakses kontroles centrs arī sadarbībā ar Latvijas ginekologu speciālistu asociāciju un arī ar šeit esošajiem speciālistiem, ko profesoru Rezbergu, doktori Ārgali, arī adaptēja šo Pasaules veselības organizācijas anketu par dzemdību pieredzi un arī ir tātad slimnīcām, dzemdību nodaļām iespēja šo anketu izplatīt, informēt dzemdētājus, lai tad veicinātu arī šo atgriezeniskās saites sniegšanu. Un tas jau notiek kopš 2023. Gada vidus, līdz ar to jau tāds neliels datu apjoms ir uzkrājies, lai gan, protams, būtu nepieciešams ir to aizvien vairāk iedzīvināt, aicināt arī ārstniecības iestādes par to informēt dzemdētājus, lai arī iegūtu uz priekšdienām tādu objektīvu informāciju. Un līdz ar to, Elizabete, kā tu vērtē to, cik tad varbūt vispār Latvijā pietiekami vai nepietiekami tiek izmantota šī pacientu balss kā tāds instruments kvalitātes pilnveidē, un kā šos datus, vai tie ir noderīgi, kādā veidā to varbūt var izmantot ārstniecības iestāde, dažāda veida, šie noderīgums, tā teikt, ka tie nav tikai dati, bet tie tiek izmantot arī aktīva analīze. Jā, paldies, Iris, par jautājumu. Runājot par pacienta balsi, mēs visi zinām, ka tā vienmēr ir tikusi uzklausīta un dzirdēta, bet formāts, kāds bijis līdz šim, proti ar skandāliem, mēdījiem, žurnālistiem, skandaloziem virsrakstiem, bez tabū, tas varbūt, protams, attaino pāris problēmas, un ārstniecības iestādes ir varējušas izvērtēt, kur varbūt ir bijusi komunikācija vai kāda aprūpes kļūda. Tomēr tas, ko sniedz šīs strukturētās aptaujas, viņas ļauj ieskatīties uz to ainu kopumā. Un, protams, mēs varam vērtēt arī to, vai pieredze ir bijusi pozitīva vai negatīva, un kā sieviete pati to vērtē, un tas arī ir būtiski. Bet ko tad tālāk darīt ar šo informāciju? Papriecāties, ka 70% ir apmierināti, bet īsti saprast, kādus uzlabojumus veikt jau mēs nevaram. Un tādēļ es kaut gan esmu ginekoloģi un arī piedalos dzemdībās. Tad mēs ar universitāti un profesoru Rezbergu uzsākām šo te anketēšanu, kur mēs vērtējam specifiskus rādītājus, ko ir definējusi arī Pasaules veselības organizācija. Kopumā tādu ir 30, un vērtējot pēc šiem kritērijiem, mēs varam strukturēt sniegt rekomendācijas, kā aprūpē kopumā mūsu valstī, tā arī šobrīd SPKC arī stratificē šos datus pa ārstniecības iestādēm. Un tā, piemēram, secinot, ka āda kontakts kādā stacionārā varbūt nav tā pilnvērtīgi realizēts, seko pavisam vienkārši solis aicināt ārstniecības personas to realizēt biežāk. Var likties ļoti banāli un primitīvi, un vai tad tiešām tas strādā, bet pēc mūsu pieejamiem datiem tas tiešām strādā. Es esmu sagatavojis arī pāris slaidus, kur varbūt to var nodemonstrēt, ja es drīkstu parādīt. Jā, droši tieši gribēju jautāt, vai ir kāda veida jau dati, kas varbūt parāda uzlabojumus, vai varbūt šīs galvenās problēmas, ko tu varētu pieminēt. Tātad iniciāli mēs sākām šo Pasaules veselības organizācijas anketu, kā pētniecības nolūkos varētu teikt, lai saprastu, kādas ir tendences, bet, kā jau Iris minēja, adaptējas arī SPKC. Un, lai gan respondentu skaits ir neliels, bet tas ir ar tendenci augt, mēs redzam ļoti skaidras tendences, kā gan veselības aprūpes darbinieki vairāk informē par to, kādas, piemēram, ir māmiņas dzīvību apdraudošās klīniskās pazīmes. Tas izklausās pavisam
vienkārši varbūt, kas tas vispār ir par jautājumu, bet pacientu drošības kontekstā tas ir īpaši būtiski, jo pēcdzemdību agrīnā periodā nevienmēr mēs esam blakus māmiņai, un tā būs tieši viņa un viņas partneris, kurš iespējams pamanīs elpas trūkumu vai pastiprinātu asiņošanu, bet kā pacientei pašai atšķirt, kad tas ir normāli un kad nē. Un, kā redzam, pacients aizvien vairāk atzīmē, kad viņas jūtas skaidri informētas par šo. Arī iesaista ārstēšanas procesā un skaidri un saprotam komunikācija rādītāji, kas patiesībā bija samērā labi, bet ir ar tendenci pieaugt. Protams, mēs stiedzamies uz utopiskajiem 100%. Ticu, ka tas nav iespējams, bet ir prieks redzēt šīs tendences. Un, protams, kas vēl var būt satraucoši, ka mums kā ārstniecības personām šķiet pilnīgi saprotami, ja sieviete ierodas dzemdību nodaļā ar dzemdībām, ka mēs veiksim šo apskati. Tomēr pacientēm, kā izrādās, netiek jautāta atļauja, kas savā ziņā ir viņas tiesību pārkāpums. Un, atklāt sakot, kā gan mēs par to varam aizdomāties, ja ne ar šādiem datiem. Jo, protams, kad ir arī tradīcijas, skaidrs, ka jaunā paudze, arī es esmu pasniedzēju un vecmātes pasniedzējus, un mēs visi zinām par šo cieņpilno attieksmi. Un nedrīkst pārmest paudzē, kas ir audzināta citādāk, bet tieši šādā veidā mēs varam uzlabot situāciju. Šeit gan vēlos norādīt, ka ir arī radušās daudzas nelāgas situācijas, piemēram, slimnīca saņem šos datus, kur varbūt kāda pozīcija ir neglaimojoša, un tad tiek uzbrukts veselības aprūpes personālam, ka ko jūs darat, ko jūs nesaprotat. Šī nebūtu pareizā pieeja, šie dati būtu jāizmanto pozitīvi ievirzota. Tad vēl būtiski varbūt, kā teiksim, tieši trešā pozīcija šajā slaidā ir šī fiziskā, verbālā vai emocionāla vardarbība. Redzams, ka šie rādītāji arī ir kritušies, un šeit šis ir ļoti satraucoši vienmēr gan ārstniecības iestādē, gan sabiedrībā, un skaidrs, ka nevienai sievietei tas nav jāpiedzīvo. Bet arī par šo, es saprotu, ir jārunā, lai to, kas tas īsti ir, to saprot arī sieviete un arī ārstniecības persona, jo kādreiz varbūt tas netiek tā vienādi uztverts. Un šeit arī redzam, kad ir 4. pozīcija šajā slaidā, kā arī veicot vakuma ekstrakcijas, manipulāciju, arī nevienmēr sievietes bija saņēmušas informēšanu, un šis rādītājs ir strauji pieaudzis. Tāpēc, ja es domāju, vai un kā šie dati var ietekmēt, vismaz pēc pašreizējiem pacientu datiem ļoti var ietekmēt. Tiesa gan, SPKC anketā piedalās konkrētas dzemdību iestādes, tās nav visas, tāpēc, ja kāds dzird no ārstniecības iestādēm, noteikti iesaistaties, un man gribētos domāt, ka ārstniecības iestādes, kas veic šo anketēšanu, ir vairāk ieinteresētas un vairāk arī rūpējas par pacientiem, bet varbūt tas ir tikai mans pieņēmums. Tāpēc iesaistieties visas slimnīcas, lai mans pieņēmums izrādītos nepatiess. Un tad vēl, ja mēs skatāmies kopējo pieredzes vērtējumu, mēs redzam, ka no 2023. gada ļoti pozitīvi aizvien vairāk sieviešu atzīmēja savu pieredzi, pie tam tās, kuras pēc tam arī no pozitīvi vairāk tagad saka, ka tas ir bijis ļoti pozitīvi, un redzam kritumu arī šajās te negatīvas pieredzes pozīcijā. Tā kā es domāju, ka ir uzsāks ļoti labs darbs. Un pie tam, jā, pozitīva pieredze vairo arī pacientu drošību, jo pacienti šādas pieredzes gadījumā jūtas saprast, uzklausīt, atbalstīt. Tas īsumā atbildot uz Īrises jautājumu. Tā kā es domāju, ka tas ir lieliski, ko mēs visi darām priekš Latvijas sievietēm un jaundzimušā arī. Jā, paldies par ieskatu datos. Arī gribēju pieminēt, lai gan, protams, kā jau mēs minējām, ka šī ir vēl tāda maza daļa, jo vidēji tas ir apmēram 4% no dzemdētājiem, kas aizpild šo aptauju, bet tomēr redzam nelielu arī šo pieaugumu un to izplatību, cerams, arī ieviesies ar vien vairāk, un arī redzēs to datu pielietojamības nozīmību, un arī, kā jau Elizabete minēja, kad tie dati
netiek vākti tikai vākšanas pēc, bet ka tie ir arī ar tādu atskatu un informācijas ieguvi izējas punktam, un ko tad mēs varam mainīt, ko darīt, bet ne ar tādu negatīvu, jeb nosodošu attieksmi, bet arī sasaucas ar šo pacientu drošības kultūras veicināšanu, kur arī ietilpst visi šie aspekti, ko jau mēs minējām, gan savstarpējā sadarbība, informācijas nodošana, komunikācija, un tad ļoti plašs šis sloks.